Šodien es gribu apvienot tādas divas pretējas lietas. Es gribu apvienot augstu ar karstu. Augsts man būs, lūk, šis te lipīgais sniedziņš, savukārt karsts man būs uguns. Vārdu sakot, es gribu uztaisīt tādu tā kā, nelielu kūpinātavu un pagatavot sev maltīti. Gribu izkūpināt sev zivs gabalu, bet pirms būvēt, lipināt to kūpinātavu, man to zivs gabalu vajag nedaudz vēl apbērt ar sāli, ar pipariem un lai pastāv tikmēr, lai vēl savalkās tās garšiņas. Labi, pie darba. Nu, lūk, kamēr man tā zivtiņa tur marinējās, tikmēr man vajag savākt vienā vietā diezgan padaudz sniega. To var darīt arī veļot sniegu, kā veļ parastu sniegavīru, taču šodien tas nestrādā, jo pa nakti ir bijis nedaudz augsts un sniega virskārta ir nedaudz tāda sērstaina, un līdz ar to man negrib veidoties tā bumba. Nu nekas, man ir līdz lāpstiņa, pastrādāšu nedaudz ar lāpstiņu. Labi. Nu, lūk, tāda blīva sniega gubiņa man te sanāca. Nu, labi, tādu man arī vajag. Nu, tagad es kaut kur sānā taisīšu tuneli un šitam vulkānam arī grebšu krāteri. Labi. Turpinam. Nu, lūk, darīts. Pat nosvīdu. Nu, nekas, drusku atpūtīšos. Un tad jau... Nē, šitien, vēl šitien. Jā, šinī malā. Rakšu tuneli. Nu, pamatīgs krāteris. Pat galvu var iebāzt. Nez kā no ārpuses tagad izskatās. Tā kā tāds strauss droši vien. Labi, urbjam tuneli. Veidot tuneli es izvēlējos, lūk, šajā vietā. Nu, šī te izvēle, teikšu, ka nav nejauša, jo tad, kad es nācu iekšā mežā, es jau jūtu, kā
ja tā var teikt, valdošie vēji tā kā pūš no tās puses man, no tās lielās eglas kaut kur. Un līdz ar to, tad, kad es sāku taisīt to sniega gubu, es arī attiecīgi šo te pusi tā kā centos blīvēt vairāk, gan no ārpuses, gan arī no iekšpuses. Jau paredzot, kā var būt šeit, es kurināšu to ugunskuru. Kā jau minēju, vējš pūtīs man, tā kā nāks klātīm visu laiku skābeklis, un es ceru, ka tādējādi man būs vieglāk operēt ar to uguni. Kā arī dūmi visi tur ies projām. Labi, morējam. Lūk, izurbt tuneli īstenībā bija ļoti vienkārši. Grūtākais būs tagad man viņu neizkausēt, tad, kad es sākšu te kurināt ugunskuru. Bet neizkausēt man viņu palīdzēs, lūk, šis te betona trubas gabals. Es šo te betona trubas gabalu atradu kādā citā mežiņā, atcerējos par savu ideju, kad es vēlos uztaisīt šādu veidu kūpinātavu, un līdz ar to paņēmu līdzi. Labi, tātad šī ir mana krāsniņa, un es eju pēc malkas. Lūk, šobrīd es kurinu ugunskuru tā kā nost no savas kūpinātavas, jo man vajag ogles. Tad, kad būs ogles, tad es tās ogles ņemšu un pārnesīšu lūk šeit uz šo te savu krāsniņu. Un tad kurināšu tālāk. Principā, es to daru tāpēc, lai lieki te nekas nekustu. Tā, labi. Kamēr man tur veidojās ogles, tikmēr es varētu sagatavot šeit restīti, uz kuras likt to zīvi savu. Tā, kā jūtās? Lasīts. Re, viss te notiek. Kā es te vēdīšu. Tā, principā, kamēr man te ir ugunskurs, varbūt es arī varētu savu tēju vēl uztaisīt kādu, uzvārīt. Es domāju, ka jā. Labi, tā, restīt vajag. Tā, kaut kā tā. Principā viņas vajadzētu īstenībā nomizot, bet man nav laika. Diena jau iet uz beigām. Tā, es ceru, ka šie te koki man nekarsīs, nemainīs savu pozīciju. Kā nekarsīs, karsīs, viņi visi būs karsti, arī kusīs, bet
Tā, labi, vēl pārīti krustā, un tad jau būs labi. Viss gatavs. Nu, es domāju, ka šie koki karsīs, kusīs, sēdīsies, bet, nu, tam es esmu gatavs. Galvenais, lai man neiekrīt tur iekšā tā zivs. Labi. Tēņa. Ugunskurs kurās, tēja vārīsies, rest ir uztaisīta. Tagad man vajag tik klātīm lūk tai eglei, lai priekš tējas paņemtu skujas, kā arī skujas priekš pārklāšanas šeit. Nu, arī šeit, tā kā domāju, likt kaut ko priekšā, ja vajadzēs. Tā. Labi, es domāju, ka pietiks. Nu, ja nepietiks, tad atskriešu vēl egle kupla. Pulkstenis jau ir pār 3. Nu, un ziemā tas nozīmē to, ka man praktiski laika vairs nav atlicis. Lai gan, ja vēl būtu kāda stundiņa, pusotra gaiša, tad viss būtu labi. Nu, nekas, izskatās, ka no meža iziešu ārā ar tumsu, bet, nu, ceru, ka ar pilnu vēderu. Labi, tēja man vārās. No prieva egļu skujām oglītes kaut kādas veidojās, kaut kāda malciņa ir, vēl pienesīšu. Labi, es domāju, ka drīz arī likšu kūpināties. Nu, es ceru, ka zivī daudz nevajag, laša fileja. Cerams, ka viss tur būs kārtībā. Nu ko, lieku virsū kūpināties. Tā, nu lūk, vilkmīte tur ir laba, ogles ir labas, temperatūra arī tāda diezgan karsta. Labi jāpiesēdz ar skujām.
Nu, lūk, kūpinātā vieta, nu jau kādas minūtes 20 pilnā sparā. Šeit man ir līdz termometrs, skuju virsmas temperatūra ir 60 grādi. Nu, man liekas, ka tas ir bišķīt pa daudz. Īstenībā te arī baigā vilkmīt ir. Nu, es ceru, ka man tur nekas nepiedegs. Ar sniegu es viņu neapklāšu, jo tad tas sniegs kusīs un viss tur pilēs man lejā. Bet man ir līdz sega. Es domāju, ka es pārklāšu pāri segu, lai viņš vēl tā kā dūmojas tā pamatīgāk. Silts. Jā, forši. Strādā. Nu, redziet, mana trūbas krāsniņa noderēja. Te nekas nekūst. Nu, ceru, ka iekšā arī tur viss būs kārtībā. Nu, vai nav pamatīgi kūpinātava? Dūmi. Tas ir tas, ko man vajag. Tikai ne manā virzienā. Nu, nezinu, kas tagad tas te man skaitās tagad. Augsti vai karsti kūpināts. Labi. Vēl minūtes 10, domāju, tad sanāks 40 minūtes. Nu, un ņemšu nost. Ēst gribās. Nu, mājās arī vēl jātiek. Tā. Te es ciet netaisu, kā redzat, nekas tur baigi nekūp. Nekūst. Viss kārtībā. Nu tā, zaļās skujas jau ir palikušas tādas blāvākas. Un ir jau, es ceru, ka tas nav izdegums. Un ir jau sausas tādas. Aha, sabiris, viss te galīgi. Tā. Nu labi. Tūlīt būs cirks laikam. Hop. Tā. Nē, nu. Viss ir kārtībā, man liekas, būs gatavs. Skujas ir sabiruši gan pamatīgi virsū. Tā, koki man tur nav pakusuši. Sniegs ir pakusis. Siltums ir pamatīgs bijis. Dūmi arī. Nu jā, nu skaidrs. Ar skujām klāt nevar. Tā, mācība numur 1 būs. Bet nu nekas. Tā. Izskatās vismaz ēdams. Ņama. Labi, jāņem nost. Opa. Nu, gatavs lasīts. Pa pirmo. Pa pirmo. Nu, lūk. Es jau bažījos, ka nesanāks. Tā laikam ir ar visām lietām, kuras dara pirmo reizi. Bet, nu, sanāca.
sanāca man uztaisīt kūpinātavu no sniega, nu, kā arī sanāca izkūpināt, lūk, šādu te laša filējas gabalu. Es jau te gabaliņu jau pagaršoju, nu, sulīgs, dūmots, tāds patīkams pēc meža, nu, atzīšos, ka arī nedaudz pēc skujām, bet laikam tas dēļ tām te skujņām, kas te ir pabirušas virsū. Nu, nekas. Kārtējā diena mežā, nu, un godam pelnīt maltīte. Pa pirmo.